tam tika īstenot arī Vācijas denacifikācija, bet padomju kara noziegumi nav tikuši izmeklēti. Deportācija īstenotai nav saukti atbildības, vēl vairāk. Tie tikuši pat apbalvot ar kaujas ordeņiem. Okupācija Krievija nav atzinusi un nav pat atvainojusies. Kāpēc valsts prezidentam vajadzētu vērsties nevis pie jums, pie leģionāriem, bet pie PSRS juridiskās mantinieces Krievijas? Un saskaņā ar pat veiktu pētījumu, padomju sabiedrības nodarbības zaudējumu Latvijā, pilnā mērā tad arī pieprasīt atbildību. Latvijas leģionāri šajā gadījumā nav pareizie izlīguma adresāti. Tas būtu tas, ko vajadzētu darīt valsts prezidentam. Mūsu pēdējās 10 gadus politi vēsture uzrāda to, ka jebkura piekāpšanās otrā pusē tūlīt tiek novērtēta kā vājuma pazīme, kas tūlīt izraisa vēl lielāku spiedienu šajos un citos jautājumos. Piemēram, pilsonība došana civila okupantiem, kas faktiski bija civila okupācijas legalizācija, kā rezultējās valsts valodas referendumu faktā un centienā ierosināt tūdaļ nākamo, vēl amorālāku referendumu. Abrenes atdošanu, kā precedents ir izraisījusi prasība pēc Latgales autonomijas. Latvijas valsts politika lielā mērā, diemžēl, ir pakļaušanās ārējiem spiedienam, pašu naivā domāšana un politiskā lietiecība. Ar prezidenta piedāvātā izlīguma pieņemšanu mēs tikai ieprogrammētu vēl vienu problēmu un pazemot sevi. Tā būtu principiāla piekāpšanās, un tas jau nozīmē kapitulāciju. Latviešu tautas pārstāvjiem nav tiesību to darīt, jo šo jautājumu jau izlēma mūsu kritušie laukā. Ja viņi būtu gribējuši padoties, tad būtu varējuši atteikties no kaujas turēs un tā paglābt savu dzīvību. Mēs nedrīkstam pārtraukt viņu uzņemto pašaizliedzības stafeti, jo ar to parādīt, ka tas, kas vēsturiski ir aiz mums, viņu varonība un upuris, ir bijis lieki un nevajadzīgi. Viņi cīnījās, lai tas, kas palika aiz viņiem, milzīgie upuri un ciešanas, nekad vairs neatkārtotos. Tāpēc arī mums tagad, viņu un nākošo paudžu dēļ, ir tikai jāiztur līdz galam. Viņus nesalauz toreiz. Mēs neļausimies piekrāpties šodien. Apostols Pāvils taču mums teica, kas ir kopīgs gaismai ar tumsu, taisnībai ar netaisnību. Mācīsimies no tā, ko mūsu svētie raksti saka. Āmen.